Es strādāju par sporta skolotāju jau apmēram 15 gadu. Ļoti patīk, tāpēc, ka interesanti jaunas idejas, kaut kādas padomes par to, kā mēs strādājam, kur virzieties tālāk ar bērniem. Ļoti interesanti un pieredze ļoti laba tāda no citiem. Kas sevišķi interesē? Man korigējušā stāja šoreiz vairāki jodziņa varbūt tā. Igaunijas, Lietuvas tā arī pasniedzēja, kuri atradīs tādas jaunas idejas. Man liekas, tā būs interesanti. Ļoti noderīgs ir netradicionālajā materiāla izmantošana un koordinācijas vingrojuma un joga bērniem. Cik reizes nedēļā? 5. Mums ir katrai grupai 3 reizes nedēļā. Un būtībā visas 5 dienas nedēļā no rīta līdz vakaram ir sports. Cik tiem bērniņiem ir gadi? Sākot no 2 gadi, sākot no 2 līdz 7. Kaut kur 220 aptuverinājis skaits. 11 grupas. Bauska. Kura bērna? Īslīdz pamatskola. No Mārkuķītes. Rundāls. Programmā ieskatieties? Jā. Skatāmies. Redz tagad. Domājam. Ko gribat uzzināt? Kas interesēja? Viss. Pagaidām netradicionālais inventārs un pēc tam jau joga. Jums? Šobrīd arī tā par netradicionālo inventāru un tad ir rotaļas. Strādāju arī Latvijas pašvaldību mācību centrās, arī vādu kursus pirmskolas skolotājiem, tieši sporta skolotājiem, gan par stāju, gan par sporta organizāciju, gan par ārā aktivitātēm, gan par rotaļām. Un tad šeit arī ir kaut kas arī atsvaidzināt savus zināšanas, jo viena lieta ir pašai dot, bet arī pašai kaut kur jāuzpildās. Ļoti interesē praktiskā daļa, man ļoti interesē gan joga, gan arī visas praktiskās lietas, ko pēc tam uzreiz var aiziet un tieši darbā ar bērniem izmantot, ko šeit paskatīties. Un kaut kāds jauns, kaut kāda jauna pieredze, jaunas sajūtas, jo bērniem jau arī viss, kas jauns, viss, kas savādāk ir interesanti. Ļoti daudz vērtīga nodarbība tieši ir pirmskolas skolotājiem ar ārzemju lektoriem. Mēs arī iepriekš esam kursos bijušas. Un tas, ka mēs praktiski visu varam izmēģināt, uzreiz darboties, tas uzreiz nostiprina mums atmiņā, ko mēs esam uzreiz, mēs varam aizbraucot atpakaļ mājās uz bērniem izmēģināt, piedāvāt viņiem konkrētās lietas. Par rotaļnodarbībām, ar netradicionāliem materiāliem, jo, būsim godīgi, iestādēs ir dažādas iespējas iegādāties sporta inventāru, un mēs arī diezgan daudz pašas gatavojam. Īpaši tas saistīts kustību sports, piemēram, ar matemātisko atmiņu, ar valodas attīstību. Tad pašiem nākas daudz ko izgatavot. Un šeit mēs braucam parasti divatā, jo tad mēs varam izmantot vairāk piedāvāto nodarbību, jo tur vienlaikus notiek dažādas, un tad mēs iegūstam informāciju, mainamies, pārunājam un tā sastādām savu programmu. Bērnu darbs ir liels? Jā, mums ir liels, mums 11 grupiņas. Un vēl ir speciālā viena grupiņa ar augtiem traucējumiem, gan autisti, gan valodas bērni. Kopā ir 220 apmēram bērni. Jā. Es dārziņā strādāju no 2014. gada, es nāku 10 gadus, un pirms tam es strādāju Rīgā par sporta skolotāju, jo esmu pabeigusi sporta akadēmiju. Un jūs? Un es attiecīgi sprīdīt esmu nostrādājis jau 13 gadus. 13. Liekas arī daudz, bet no otras puses maz, viss ātri skrien. Vēl ir ko dot bērniem. Tad atklāsim kursus, un es atkal joprojām esmu ar jums kopā viena, gaidām vēl Andri, viņš jau bija tik cerīgi, kad parādīsies tieši uz šiem kursiem, augustā vēl nebija cerēja, kad novembrī būs, bet tomēr netika tik tālu, lai būtu. Bet, iet visus priekš, un viss būs labi, un Andris būs. Tā kā tad varam oficiāli atklāt šos kursus, kas notiek vienreiz gadā pirmskolas iestādēm bērndārziem. Ja? Un mēs ar Andri rēķinājām, ka jau nākamgad viņi būs 10. Jo tur ir bildīts uz tā plakāta, ja? Kur pirmie kursi paceļ rokas, kurš bija jubilātais pirmajos kursos. Jā, diezgan, mēs esam tas pulciņš, kas jau notiks. Jau 80 gadu. Es jau redzēju sejas, kas brauc arī uz skolotāju kursiem, kas strādā skolās. Ja? Tā kā jūs esat divu kungu kalpi, gan pirmsskolai, gan skolai. Ja? Tātad tie arī notiks
martā būs, ja kādam interesē, jo augustā mēs vēl nezinājām, būs Valmieras pusē. Un tad augustā mums būs pirmie starptautiskie skolotāju kursi, kas notiks Mūrjā. Jā, tā kā šie kursi, mēs jau esam stāstījuši, šie kursi ir paņemti un ļoti līdzīgi tiek veidoti kā starptautiskie kursi, kad paralēli notiek 2, 3, 4 nodarbības.